padomā, tagad tev tur, kur kūts bija, vairs ir palikuši tikai mūri un tikai knapa kūts vieta. Kādi lopi tev agrāk bija kūtī? Tajā kūtē jau man nebija, tu jau tajā, kas atnāca savi kolkos, un tā bija kolkoda kūta lielāka. Jā. Man tai mazāk kūtīnā. Kas tev mazāk kūtīnā bija? Vai, man tur bija cūcīnas bija, jā. Aitīnas bija, vistas bija, botīnas, telītes. Jā. Visas bija. Un cik tev govis bija? Tajā kolkos laikā viena bija varēja turēt. Nu, bet tev viena tikai bija? Viena man bija televoci. Jā. Jā, televoci. Un kā gotīnu sauca? Gotīna man tā bija Gaujīna. Gaujīna, jā? Jā, Gaujīna, jā, tā man bija Gaujīna. Un kā Gaujīna pienu deva? Vai man deva daudz, 20 litru noteikti pienīna bija. Jā? Jā. Tad jūs paši mājā taisījāt kaut ko, ja būs pienotavu kaut kā gādājāt? Jā, mājā, tad tajā kāds nebija, kaut nevedis nekur. Neveda nekur? Nekur neko paši mājā vietējām. Bet vienā laikā tā bija, kad veda kaut kur un vešā? Jā, veda, pati vēl uz ieciem veda pienu. Bet agrāk te nebija kaut kur ceļmalā kāda savākšana? Kannas vai kā jūs tur? Nē, šita nebija te, kad... Uz kādiem steķīšiem vai? Jā, bija gan tad, kad tev šit atnākšana. Jā. Tad viss steķīts tur vai ceļa bija. Uz steķīts uz ceļa, jā? Jā, es ceļa tur pat bija vecāk pusēt. Un kā tad darījās tālāk? Nu tā brauca viena lielā mašīna pakaļ un savāca pienu. Jā. Jā. Un kur te jūs pienu dzesējāt? Pienu avotīnā dzesējām, man leja avotīns, bet tur ir. Un kā te jūs aiznesāt, izslaucāt un? Izslauc vienīnu, kanīnām aiznes uz leju un nakal atnesa mazām kanīnām uz augšu, lielā kanāla salēja un tad uz stektu. Lielas taipīšanās Jā, tad un bija. no sākuma jau erasīt vēl uz polpienu vispār, bet jāved pienu uz krušķelēm. Jā. Tu tad braucis pakaļ. Un kāds piens tas skaitījās labāks, tāds, kas bija tāds, pa kādu labāk maksāja? 4 pāri bija, man jau vienmēr goja tāds, man nekad nebija prasīts piens. Kādam tad jābūt labam pienam? Nu, tīram bija jābūt tīram. Un taukainam? Jā, taukainam, pa taukiem maksāja. Jā. Jā. Un tā kā mājā jūs ko taisījāt, vai sieru, vai sierus, vai biezpiens, kur te jūs glabājāt, ka leduskapja nebija? Mēs jau pagrabā. Pagrabā? Jā, pagrabā kasē. Un tur skapī porūzē nebija tā? Nē, tur jau silts. Tur bija silts? Jā, pagrabā. Ko te jūs māla podos tādos agrāk glabājat? Agrāk māla podos tajos zapti glabāja. Zapti? Jā, priekš zapti tie podi man bija. Es jau skatījos, ka te olas tur bija kādreiz. Jā, tajos podos, jā. Jā, ko te lopus baroja? Paši sagatavojāt visu tā? Paši visu. Izaudzējām kartupeļu diezgan. Jā. Un daudz tas jau sakni daudz sēju. Kādas saknes te tur? Runkuģus, pusuku bietas. Jā. Jā. Un kā sienu sapļāva? Sienu zirgiem un ar rokām. Uz laikā jau nemaz lielu šījumu nedeva. Pa malām erasīca tāpat ar roku izskaptīnu sapļāva. Ar izskaptīnu sapļāva? Jā, vienai gotīnai citam uz Jā. Un tas sakrāva? Kā tas sakrāva? Sakrāva, viņš ir žeperos gubās. Gubās žeperos? Jā. Un tad veda atkal mājā? Un tad veda mājā, jā. Bet ar tehniku, ja tāpat ar... Ar zirgzīnu. Ar zirgzīnu tāpat saved, ne? Ar zirgzīnu. Kā zirgzīnu sauca tev? Nu, kolkoza zirgzīnu. Viņu kolkoza iedeva, ja? Jā, man jau tik beigās vienokļus. Jā. Un kādas tev puķītes dārzā auga? Puķītes, nu tie paši plakši bija. Reku, plokši, ja? Jā, astrītes un kaut tie puķu zirnīši tie jau man bija. Un tāds. Jasmīni un tie lielie krūmi, kas tev augst? Jasmīni bija, jā. Pujenes vai kā viņas agrāk sauc? Pujenes, jā. Vēl tas sarkanās un... Viņām vienmēr daudz to... Jā, sarkanās un rodētās. Kā tu saki? Tu saki nevis pumpuri, bet tu saki, ka viņiem ir daudz punkas, ja? Punkas, jā. Kas ir punkas pumpuri, ja? Jā, punkas.